Sveicināti, jaunie on! Mani sauc Alisa Vjakse. Šodien esmu šeit ar Martu Morozovu. Čau, Marta! Čau! Pastāsti mazliet par sevi, ko tu dari ikdienā un kāpēc tu šeit esi? Jā, ikdienā es mācos Ogresvaldes ģimnāzijā 9. klasē. Jā, šis pēdējais gads nav viegli būt ģimnāzistam, un it īpaši 9. klasniekam, jo ir eksāmeni. Mācos arī Ogres mākslas skolā, arī eksāmeni un diplomdarbs, 7. kurs, un mācos tekstilu novirzienā. Un mūzikas skolā arī esmu. Mācos 5. klasē, kas izklausās interesanti, bet nākamgad jau beigšu, un spēlēju saksofonu. Es esmu šeit. Sākumā vispār tā doma bija pastāstīt par Future Heroes. Un kaut kā mani kolēģi Fashion 4 ielica šajā pašā vilcienā un ierakstīja epizodi. Jā, man tas bija pārsteigums, jo es jau biju sarunājusi ar Alisi, ka mēs ierakstām šo epizodi, un tad man vajadzēja domāt, ko tad īsti es stāstīšu, jo es nevaru stāstīt atkal par Future Heroes un kas tas īsti ir. Un es izdomāju, tā kā es esmu aktīvs jaunietis, varētu pastāstīt par projektiem. Un vispār par iespējām Ogrē, kur var, kādās biedrībās var, un kas vispār ir Ogres jauniešu šis te kopums, kas darbojas aktīvi. Labi. Tad runājot par Ogres novadu, kā tu iesaisties jauniešu, kādas ir tavas iespējas esot Ogres novadā? Esot Ogres novadā, es esmu Ogres novada jauniešu biedrībā, tas ļoti garš nosaukums Talantu kalvē. Talantu kalve tiešām superīgi. Mēs rīkojam pasākumus jauniešiem, taisam arī dažādas labdarības akcijas, taisam arī šīs te DM viktorīnas, ko mēs vēl darām. Projektus rakstat? Jā, mēs rakstam projektus. Un varbūt kādas nometnes? Kā tu zini? Es biju palasīju, pirms tā atnāca. Ok. Jā, mēs taisam nometnes bērniem no 6 līdz 11 gadi, no 11 līdz 13 gadi, un šovasar plānojam arī jauniešiem no 13 gadiem un līdz 17, ja nemaldos. Opā, iespaidīgi, es arī varu aiziet. Jā. Esi kādreiz organizējis kādu nometni? Jā, 2023. gada vasarā biju abās nometnēs un vadīju arī radošās darbnīcas. Un īsībā tas ir baigi ļoti forši vadīt nometnes bērniem, jo tu attīsti sevi, tas ir arī brīvprātīgais darbs pie reizes, un tu arī mācies un izproti, kā tas ir būt skolotājiem. Un tikt ar 30 bērniem galā nav viegli. Un pie reizes arī vēlos pieminēt Talantu kalvu. Mums katru gadu augusta beigās notiek Krasta laukuma festivāls, kur ir dažādas sporta spēles, tas ir florbols un basketbols, un arī radošās darbnīcas, kuras arī vadīju es kopā ar Amantu un Elīzu. Ļoti forši. Izklausās ļoti forši. Man pilnīgi jau nevar sagaidīt augustu. Es varētu florbolu paspēlēt, jo basketbolā man vispār neiet. Bet, labi, runājot par projektiem, cik daudz esi rakstījusi vai piedalījusies, ja tu pat vari atcerēties? Vispār šajā visā projektu fufelī esmu jau vai tikai gadu, un tas aizsākās, kad mana draudzene pienāca pie manis skolā, un viņa teica, čau, klausies, man nav ar ko braukt, un man teica, lai es kādu atrodu, un es braucu uz projektu rakstības apmācībām Preļļos. Un es tā, labi, braucam. Es domāju, ka tas, jā, ok, aizbrauksim,
Un īsībā tās bija kā durvis, kas atvērās uz savu visu projektu plašo pasauli. Tā īsībā, es vispār nedomāju neko. Es vienkārši maucu. Un mēs aizbraucam. Es iepazinos, kas vispār ir JSPA. Un jauniešu solidaritātes korpus kaut kas ar Eiropu un kaut kādi projekti. Un es domāju, kas šis viss ir? Un tad es sāku iedzināties un saprotu, šī ir baigi labā štēle. Un īstenībā mēs uzrakstījām projektu. Mēs uzrakstījām projektu Zaļā motivācija. Projekts bija par zaļāku vidi, par iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, talkas. Tas bija saistībā ar mūsu skolu. Tas bija ar skolu, tas nebija ar Talantu kalvi, bet tas bija ar skolu. Un mēs saņemam to vēsti un saprotam, nav apstiprināts. Un tad bija tā bišķi bēdīgi. Un tad, man jau bija tas kontakts ar Talantu kalvi. Es pat nezinu, kā es iekļuvu Talantu kalvē. Es vienkārši aizgāju uz kādu pasākumu, un tad es gāju uz vēl vienu pasākumu, un tad uz vēl vienu, un uz vēl vienu, un tad jau man pieņēma kodolu. Un tad es biju saistībā ar to Talantu kalvi, un man Talantu kalves mentore saka, ka, tas projekts īstenībā ir baigi labs, bet, viņu var īstenot, bet, viņu var, bet, viņu kaut kā ir vēl jātīsta un jādomā viņu, un es sapratu, nē, pagaidām nē, jo es nebiju tam gatava, un es īsti neizpratu to visu, kā darbojas līdzdalības projekti un viss pārējais. Un tad mēs aizbraucām uz vēl vienām mācībām, tikai šoreiz ar Talantu kalvi. Un uzrakstījām nevis līdzdalības projektu, bet apmaiņas projektu. Un tad mēs sēdējām tajā Bauskas pilskalnā. Tā bija projektu nakts. Mēs sēdējām tajā Bauskas pilskalnā un domājām, ko mēs tagad darīsim. Mēs varam paņemt apmaiņas projektu. Kāds varētu pie mums atbraukt, mēs varētu pie kāda aizbraukt. Sanāca? Sanākt jau sanāca, bet tas bija baigi grūts process izdomāt par ko. Un mēs sēdējām tie šubļu tīklos, un man pēkšņi ienāca prātā ideja tabū tēmas. Es nezinu, kur es viņu atradu to tēmu, bet man viņa no kaut kurienes atnāca, un bija tā, viss rakstam par tabū tēmām. Kas ir tabū tēmas? Tabū tēmas, viņas ir tādas tēmas, par kurām sabiedrībā nerunā. Viņas ir tādas, par kurām negribas baigi runāt. Viņas tādas, negribas. Un tad es sapratu, mums ir jārunā par viņu. Tas ir vienīgais projekts, ko tu pašlaik īsteno, vai ir vēl kāds? Pašlaik vienīgais. Un viņi apstiprināja. Cik forši. Un cik tas grūti ir? Cik tas ļoti aizņem laiku tavā ikdienā? Kas tieši īstenot vai uzrakstīt? Īstenot, plānot, visu finansējumu dabūt. Cik tas bija grūti, cik tas daudz laiku aizņēma? Grūtākais ir atrast komandu. Un cik ilgi meklēji komandu? Man bija viens biedrs, biju es. Tad mēs sapratām, labi, jāņem tuvākie draugi, ko tu tur meklēsi svešus cilvēkus. Jāņem tuvākie draugi, un tie tuvākie draugi arī jāievelk šajā visā. Bet par laiku. Cik daudz laika tas aizņem? Man jāpadomā. Kad tu sāki rakstīt projektu? Es viņu sāku septembrī rakstīt. Un kad viņš tika apstiprināts? Kurā mēnesī? Decembrī. Un tad diezko ilgi. Oktobrī mēs iesniedzām viņu, un tad 3 mēnešus ir jāgaida. Bet jūs atceraties, ka jāgaida, jo Eiropā tagad Erasmus tam
tajā platformā iesniedz, tev jāgaida 3 mēneši. Jā. Jā. Bet viņu apstiprināja, un jauniešu gada balvā, kas arī ir tāds rītīgs pasākums, ko rīko visā Ogres novadā, man paziņoja mentore, kad projekts ir apstiprināts. Un reāli tas tiešām bija tāds prieks un laime, kad tavs lielais darbs, ko tas ieguldījis, jo tur ir ļoti daudz jāraksta. Tur ir, kad tu raksti projektu, tev jāuzraksta savus mērķus, viss aktivitāšu plāns, kā tas palīdzēs sabiedrībai, kā vispār citas valsts dalībnieki nokļūs, ko viņi te darīs, kāpēc viņiem tas viss jādara, kāpēc tu to gribi darīt. Un tur ir vienkārši viss sīki jāapraksta, un tas tiešām ir milzīgs darbs. Un, protams, finansējums. Jā. Cik ir aptuveni finansējums tādam projektam? Es drīkstu teikt. Aptuveni, nesaki skaitu. Viss ir atkarīgs, cik tālu ir tie dalībnieki, kuri brauc no citas valsts. Tur mēra kilometros un nosaka attiecīgas summas pēc tiem kritērijiem. Un tad tur visādi, tur atkal kritēriji, un tad tur cik būs dalībnieki, vai tev būs 6 dalībnieki, vai tev būs 30 dalībnieki, vai tev būs cik dienas viņi būs pie tevis, jo tur ir laikam nedēļa līdz 4 nedēļas vai mēnesis. 4 nedēļas ir mēnesis, bet tur ir ļoti daudz kritēriju, pēc kuriem mēs dabūjām. Mums ir 30 dalībnieki. Lai saprastu, es nezinu, es drīkstu šo baigi teikt, bet aptuveni 20,000. Skaidrs. Aptuveni. Labi. Mums Tālāk. ir... Labi, pastāst, sorry. Jā, un mums ir vesela nedēļa mēs. Un, vesela nedēļa, 30 dalībnieki, 10 no Latvijas, 10 no Lietuvas un 10 no Portugāles. Opā, tālu. Jā. Kur tu sevi redzi 2 gados pašlaik? 2 gados, pagaid, man tagad ir, man ir 15 gadi, jā. Man ir 15 gadi, tātad, kad man būs 17. Īstenībā podkāstiem šis jautājums ir labs, bet es tagad negribu novērsties no tēmas. Bet kur es redzu sevi 2 gados? Kur tu redzi sevi 2 gados? Es domāju, arī projektu darbībām. Es pašlaik arī īstenoju projektu, viņš ir akceptēts. Un es domāju, ka es arī turpināšu to darīt nākotnē. Nē, man ir bijis tāda doma pārvākties uz citu valsti. Tad es varētu atrast tur biedrību, iesaistīties biedrībā un piezvanīt talantu kalvei, lai viņi atbrauc pie mums un uzrakstītu projektu. Foršs sapnis, tāds jauks ļoti. Labi, tu tagad runā visu laiku par talantu kalvi. Man interesē, kas ir Future Heroes? Kādu zini par viņiem? Tu biji pieminējis pašā sākumā. Jā, atceros, jā. Nē, visiem, kas redz mani vai neredz mani, vai man ir viņu džemperis mugurā. Bet kas ir Future Heroes? Ieskicēšu ātri un vienkārši 50 meitenes. Pagaid, Renāta būs nopučās. Labi. Joks. Tā. Nē, pēc būtības Future Heroes. Tās ir 50 meitenes no visas Latvijas. No Ogres, manuprāt, ir 2. No Ogres novada ir bišku vairāk. Tā tad, tur ir visādas apmācības. Kas vispār ir Future Heroes? Future Heroes ir līderības programma. 50 meitenes no visas Latvijas. Katra otrā sestdiena Zoom mītingā vai arī klātienē. Mums ir lekcijas ar dažādiem lektoriem angļu valodā, kas sauc par mācībām.
Un mēs paralēli pa 5 meitenēm grupā, 10 grupās, veidojam paši savu projektu. Man sanāca bišķi tā neveikli, jo es nebiju uz pirmo satikšanos. Jo es biju Vācijā, skolas Erasmusā. Es biju, un es nebiju savu pirmo tikšanos. Un tad vienkārši tāds pats, kāpēc? Bet, man sanāca diezgan neveikli, jo mums bija pirmais Zoom meetings, tā kā tikai komandai. Un es prasu, kāda ir tā tēma, un mēs tur iepazīstamies, kāda tā ir tēma. Un viņas pasaka, kaķi, dzīvnieki. Un tāds bāds, nekad neko tādu neesmu darījusi. Es tiešām neesmu nekad kaut ko tādu darījusi. Vienmēr bijis cilvēki, sabiedrība, jaunieši, un pēkšņi man iedod tēmu kaķi. Man vēl prasīja, varbūt man nepatīk, jo es īstenībā esmu suņa cilvēks. Un man pateica, ka mēs vēlamies, bet ja tev kaut kas nepatīk, mēs būtu ar mieru mainīt. Man bija tā, nē, tā kā 4 cilvēki, es viena, es nevaru uzspiest savu tēmu. Un es tagad saprotu, ka viņas tagad klausīsies un tāds. Bet jā, tā tas bija. Tā tas tiešām bija. Un es sapratu, aiziet, daram. Daram, kas jādara. Mēs gribam palīdzēt kaķiem, mēs palīdzēsim. Un tas īstenībā nav nemaz tik slikti. Jo tāpat kā cilvēkiem vajag palīdzību, kaķiem arī vajag palīdzību. Es pilnīgi piekrītu. Daudz īstenībā dzīvnieki pašlaik vispār valstī ir sliktā stāvoklī uz ielas, vēl jau vairāk ziemā šādā laikā. Ir svarīgi, ka ir jaunieši, kuri palīdz. Jā. Tā būtībā mēs vēl domājam par kaut kādiem eksotiskiem dzīvniekiem, bet beigās mēs nolēmām tā kā 4 meitenēm un vēl mūsu mentorei Ancei. Mums ir kaķi mājās, un mums tiešām tie kaķīši tā mīļi. Jā. Un tad mēs sapratām, mums jāpalīdz tiem kaķiem, jo ir klaiņojoši kaķi, un man šķiet nav jāstāst, kas ir klaiņojoši kaķi. Tā kā visi saprot, un viņi ir. Mēs sapratām, ka mēs varētu uzbūvēt viņiem mājas. Un 24. februārī mēs braucam arī pie Talantu Kalvei tuvā sadarbības ar Darbnīcu parku. Mēs braucam pie viņiem uzbūvēt māju kaķiem, kuru mēs izvietosim kaut kur pilsētā. Un kas ir tas grūtākais vispār projektos? Aizmirst pieminēt, tā kā Erasmus projektu rakstot, tu uzraksti, tu iesniedz un gaidi 3 mēnešus. Future Heroes māca tev to, ka tev jābūt atbildīgam un tev ir vienkārši jādara. Jo mēs izdomājām to ideju, un es biju diezgan apjukusi, jo es biju pieradusi pie tā Erasmus, un pēkšņi man pasaka, mēs daram. Un man bija tāds, wow, tu vienkārši ej te un dari un meklē, un tā tiešām kā īsta realitāte. Un tas ir pilnīgi pretējs, kā ir Erasmus, kad tev Eiropa vēl iedod naudu. Nē, Future Heroes, tu ej un pats meklē līdzekļus, meklē sadarbības. Un sadarbības ir tieši tas grūtākais. Jo bāc man pazuda doma. Tur ir tā, ka tu raksti, tu meklē sadarbības. Tas tiešām ir grūti, jo tu nezini, vai tev tā organizācija, vai tev viņa atbildēs, vai viņa tev neatbildēs. Mēs esam uzrakstījuši vairākām pašvaldībām, vai mēs varam viņu pašvaldībā novietot to māju, vai viņiem nepieciešama. Un reāli ir grūti, jo kurš teica, ka projektu īstenot būs viegli? Pilnīgi visiem projektiem tā ir. Pilnīgi visiem projektu nav viegli īstenot. Bet tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Un savā ziņā arī tā kaut kādā ziņā ir laimes spēle. Tur ir veiksme, tajā pašā brīdī arī loģiskā domāšana
un tas, kā tu uzrakstīji to vēstuli. Un, jā, par finansēm arī ļoti jādomā, un Future Heroes tas ir tas, kur māca atbildību, patstāvību. Jo tā ir meitiņu programma, nākotnes līderes. Jā. Un īstenībā es ieteiktu katrai meitenei pieteikties, jo šī jau ir 4. sezona. Šāda pati arī ir Lietuvā. Un īstenībā šo arī atbalsta British Council, un tāpēc mums viss notiek angļu valodā. Un arī plus var attīstīt savas angļu valodas prasmes. Skaidrs. Kā tu vispār sastapies ar Future Heroes? Jo es nesaprotu, tu vienkārši atradi internetā vai tev kāds to pateica, un citas grūti bija tikt iekšā? Nē, mums Ogres valsts ģimnāzijā atnāca tāds paziņojums, e-klases pasts. E-klases pastā atnāca paziņojums no mūsu skolas karjeras konsultantes, kad ir iespēja pieteikties šādā programmā Future Heroes. Tad tur bija apraksts, tad tur bija anketa, kur pieteikties, un aizgāju pie viņas, pie mūsu karjeras konsultantes, un es viņai prasu, kas tas ir, un varbūt man arī, viņa tā, jā, droši piesakies. Es pieteicos, aizpildīju tur to personalitātes testu, visu izdarīju, pieteicos, uzrakstīju motivācijas vēstuli, un, jā, īstenībā es tur uzrakstīju, kad es gribētu kaut kādu politiku tur iemācīties, es gribētu saprast, kā darbojas bizness, ka es gribu izveidot kaut ko varbūt ar dizainu, un bum! Tagad es esmu kaķu projektā. Bet īsībā tas ir tieši labi. Izmēģināt, ko tev patīk darīt, iziet no savas komforta zonas un piedzīvot kaut ko jaunu. Un es uzrakstīju to vēstuli. Es aizsūtīju viņu, un, protams, atnāk man paziņojums e-pastā, kad mans pieteikums ir apstiprināts. Jā. Kā tas bija tavs sajūta, kad tu saņēmi to e-pastu? Ak, Dievs, es biju ļoti excited. Jā, un es tieši tad sēdēju pie vakariņu galda, un tad es redzu, man tur atnākusi vēstulīte Gmailā, un es saprotu, urā! Ai, man gribējās. Jā. Man jau visu laiku tās pogas kārdina. Bet jā. Ai, man tā stāstot, pašai ļoti gribās nākamgad varbūt pieteikties. Noteikti piesakies. Jo tas izklausās tik interesanti, un viss notiek angliski? Jā. Sanāk, arī Zoomi? Jā. Cik forši. Varbūt arī pastāstīt par kādu savu mērķi nākotnē, ja tev tādi ir. Mans nākotnes mērķis – dzert vairāk ūdeni. Ai, vai tad mums katram tas nav? Rekur vari padzerties pašlaik. Bet tā vispārīgi runājot. Kāds tavs mērķis tā kā ar saviem projektiem, par tabu, piemēram, runājot, kāds ir tas mērķis jauniešiem? Ko viņiem dos? Tas mērķis, tā nebija smaga nopūta. Tas bija tā, ka tagad ir jānoformulē tas mērķis. Tātad tas mērķis, tabu tēmas. Mūsu projekta nosaukums ir Tabu Off. Tabu. Ar 2 O un 2 F. Tas ir tās tabu tēmas izslēgt. Tās tabu tēmas izslēgt un iedrošināt jauniešus runāt par tām. Jo īstenībā, ja es sākšu stāstīt, līdz kādām mēs tur depresijas līmeņiem nonācām un sapratām, ka tas tiešām ir vajadzīgs, jums pašiem pieminīsies depresija. Bet tas, ko mēs vispār gribējām, ir jaunieši, kas bieži vien nerunā par savām problēmām. Problēmas ir visdažādākās. Tabu tēmas ir ļoti daudz un dažādas. Piemēram, labi, mēs te neteiksim savas tabu tēmas, bet, Alis, vai tev ir tabu tēma?
Tā būtu tēma. Tā kā kaut kas tāds, par ko man nērti runāt. Jā. Nu, ir, bet es nezinu, vai šeit varu teikt. Nu jā. Varbūt to mēs atstāsim uz tabū podkāstu. Kas visticamāk kādreiz būs. Jā, viņš būs vasarā. Viņš būs iespējams angliski, jo šajā podkāstā mums būs viesi no pat Lietuvas un Portugāles. Tie būs tie dalībnieki, ar kuriem mēs iespējams ierakstīsim podkāstu. Skaidrs. Jā. Tā, kad tu biji maziņa, tu vispār par ko tu gribēji kļūt? Ak, Dievs, man vienmēr... Es tagad atcerēšos savu bērnību, tātad man ļoti patika My Little Ponies. Jā, man patika. Šis būs tā dīvaini, bet nu, un tur bija tā, tas ponijs, tas ar tiem viltiem matiem, un viņam bija apģērba dizaineri. Un tad es vienmēr gribēju apģērba dizaineri būt. Rarity. Oi, man arī mīļākā bija viņa. Oi. Nē, bet agrāk bērnībā man bija tā, laikam tā Pinkie Pie. Jā, bet tad, kad es izaugu lielāk, nu, kad es jau vecākajās bērndārs grupiņās mācījos, un tad man vienmēr bija tā, jā, es būšu tur slavena dizainera. Un, nu, kuram nav tā bijis, kad viņš domā, ka viņš būs slavens vai viņš kaut ko sasniegs. Un, jā. Jā. Labi. Runājot tālāk atkal par projektiem, bērnību mēs atsaucām, ļoti forši izklausās, man arī patīk. Bet... Man vēl bišķi gribas būt apģērba dizainerei, jo es eju arī tekstilu novirzienā mākslas skolā. Un... Varbūt var uzsākt projektu. Iemācīt citiem, iemācīt sev, pasaukt populārus dizainerus. Nu, Viss ir iespējams. Māre un Rols, nāciet. Nāciet. Labi, nē. Mēs nekožam. Labi. Jā, labi. Runājot tālāk par projektiem. Ir kāds mīļākais projekts, kurā varbūt vienkārši pat esi piedalījusies vienā sesijā? Tā kā? Jā. Talantu kalvas projekts dabas rokās. Jo īstenībā tas, kas man patika, bija pārgājieni. Man īstenībā es mīlu pārgājienus. Pārgājieni? Jā. Jo īstenībā pārgājiens ir mežā, kad tu aiziet dabā. Ak, Dievs. Un vēl ziemā, nu, kolosāli. Es zinu, es biju, tas bija tik forši. Un arī vispārīgi par dabu runāt ir kaut kas nereāls, jo daba, viņam ir atkarīga, ja mēs par viņu neparūpēsimies, viņa vairs nebūs. Daba uzlādē. Jā, daba reāli uzlādē. Labi. Bet jā, projekti un pārgājieni, jā. Kādas ir tavas lielākās grūtības bijušas? Un tā kā kaut kas tāds, ko tu neaizmirstīsi vienmēr rakstot projektu? Jā. Laikam sadarbība ar komandas biedriem. Es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kas strādā viens. Man ir grūti sadarboties ar komandu. Jā, neviens nav perfekts, jā. Un visi mēs vēl mācāmies. Mēs esam jaunieši, mēs vēl mācāmies. Un man ir grūti sastrādāties ar savu komandu. Jo komandā, ja tu gribi kaut ko izdarīt, tev ir jāprasa pārējiem viedoklis. Lai, nu, tā kā būtu vienbalsīgs viedoklis un visi apstiprina, ka to var darīt. Bet nē, man patīk visu izdarīt ātri. Un, nu, pēc savas domas un kā es gribu, bet nē. Un tas ir tas, ko es vēl mācos, jo man patīk, kad viss tiek izdarīts ātri, kad nu, nevelk garu gumiju, bet ja tev vajag pajautāt, un tu vēl gaidi, kad tev atbildēs, nu, bet es vēl mācos. Es tiešām vēl mācos, un nav teikts, ka visi, kas raksta projektus, ir perfekti, un viņi visu māk. Nē, tā nav. Es domāju, ka katrs jaunietis, ja viņš grib, viņš var uzrakstīt projektu. Ir arī tāda lieta kā iniciatīvas. Ja tev, piemēram, kaut kas trūkst sabiedrībā, vai tev kaut kas nepatīk,
tad droši var rakstīt. Es nepateikšu, kur, neesmu šajā speciālists, bet es varu pastāstīt, kā rakstīju projektu. Individuāli. Stāsti. Nē. Kāpēc? Tas ir baigi gari. Noformulēt kādā mazā viedoklī rakstiņā. Mazā viedoklī rakstiņā. Sākumā tu atrodi biedrību, caur kuru tu rakstīsi projektu. Iesaku jau sākumā atrast komandu, jo tad jau būs, jo tad tu ātrāk varēsi saprast, kurš ko dara. Jo projektā mēs runājam par Erasmus projektiem. Jebkādu. Tev ir jāsaprot, ko kurš darīs. Tev jāsaprot, ko kurš darīs un kādi jau ir tie komandas dalībnieki, kas vispār, kādas ir prasmes, ko kurš var. Un tad jau sāks tas process, kad ir tā rakstīšana. Tu raksti, kāds ir mērķis, ko jūs darīsiet. Tev vispār jāsaprot, kāpēc tu to dari. Ir grūti tā uzreiz izstāstīt, neiedziļinoties. Es iesaku braukt uz mācībām. Erasmus, piemēram, JSPA. JSPA regulāri rīko apmācības, kur var rakstīt projektus ar dažādiem profesionāļiem no JSPA, kuri tev arī palīdzēs un pateiks, kā būs labāk. Un ir iespēja uzdot visdažādākos jautājumus. Šīs apmācības parasti notiek 2-3 dienas. Skaidrs. Tagad, ejot atpakaļ par to, ka tev bija problēmas ar saviem, kā būt komandā. Kāda tu esi vispārīgi komandā? Kāds tu savu īpašības dod? Tas līderis vai tas, kurš klausās, tas, kurš ļoti daudz runā? Man baigi gribas būt līderim, bet tajā pašā laikā es dodu citiem iespēju būt līderim. Tā kā es esmu līderis, kurš piekāpjas būt līderis. Jo, ja neviens negrib būt līderis, es būšu līderis. Ja kāds grib būt ļoti līderis, es ļauju būt līderi. Jo es neesmu perfekts līderis. Es tiešām neesmu, bet es varu būt normāls, average līderis. Bet jā, es noteikti būšu tas aktīvais cilvēks, kurš tiešām par to projektu degs. Būs tāds, jā, daram, aiziet, daram. Es nebūšu līderis, kurš pateiks, tu izdari šito, tu izdari to, mums vajag izdarīt šito. Nē, es varu būt uzmanrinātājs. Es īstenībā, man vienmēr ir bijusi tā deksme par kaut ko, ja tam tiešām ir nozīme. Un iespējams arī, piemēram, man ir vienmēr gadījies būt tādā cilvēku lokā, kuri ir diezgan tādi nerunātīgi. Un man ir bieži vien sanācis prezentēt kaut ko, stāstīt kaut ko, jo, jā. Tev patīk prezentēt, vai tomēr nav tava mīļākā lieta? Ja es esmu šeit un es runāju, tas aptuveni tas pats, tikai mani neredz. Varbūt tev ir kaut kādas bailes? Man bieži vien ir bail uzstāties publikai priekšā. Es tagad to daru, es ļoti, ļoti stresoju. Bet varbūt tev ir kāda, varbūt tev ir no kaut kā baila, varbūt var pastāstīt, vai tas tev kaut kā ietekmē tavu projektu īstenošanu vai nē. Man ir bail no tumsas. Tad nakts pārgājieni atkrīt, ja? Nē, nakts pārgājieni man neatkrīt, esmu bijusi vienā. Kā bija? Ak, Dievs. Pajautāju īstajam. Man patīk pārgājieni un nakts pārgājieni. Bija labi. Tiešām bija labi. Jā. Es nekad neesmu bijusi nakts pārgājienā, bet es esmu mežā palikusi bez teltīm pa nakti. Patīk no kokiem taisīju telti. Super. Varbūt. Es biju nakts pārgājienā ar Talantu Kalvi un Oiras Gala skautu vienību. Varbūt tu vari nosaukt jauniešiem, kuri klausās šito. Čau! Varbūt var nosaukt visas iespējas, kas ir Ogres novadā, kuras tu vismaz zini, kur viņi varētu darboties. Tā kā 5 seconds? Nē. Labi. Tā.
Ogres novada jauniešu dome. Šis podcasts, kur arī var nākt un iesaistīties un būt tādam pašam cilvēkam kā Alisei, vai arī būt tādam cilvēkam kā visi pārējie un regulēt kaut kādas sistēmas vai vispār plānus. Es nezinu, ko jūs te darat. Es varu pastāstīt minūtītē. Jā, vari. Tu vari nākt uz podcastu, lai pirmkārt, kā es pārkāptu savas bailes runāšanā ar publiku, uzlabot vispārīgi savu runāšanu, tā kā runāt vairāk solīdi, iemācīties ar tehniku darboties un piedalīties tik daudz krūtos pasākumos. Tu vari braukt kaut vai, nezinu, otrā pusē Latvijā un intervēt cilvēkus. Tas ir tik forši, tā ir tik liela iespēja. Un es domāju, ka katram jaunietim vajag atrast par to, ko viņi tiešām grib, tiešām mīl un tiešām domā, ka ir var to izdarīt. Labi, kādās, varbūt Talantu kalve. Jā, es jau gribēju teikt, bet es Future atceros. Heroes, bet tas ir Latvijas mērogā. Protams, tu vari piedalīties SMU. Tiem, kas nezin, tas ir, ka tu veido savu uzņēmumu, kas arī ir visā Latvijā. Man nenāk prātā tagad citas. Vēl ir jauniešu doma, tepat tās jauniešu mājā. Ļoti laba Jā. iespēja, neformālās izglītības grupiņa. Skauti un gaidas, ko tu arī pieminēji. Tas arī ir tāds populārs. Jā, talantu Brīvprātīgais darbs ir baigi labs. To arī īstenībā var dabūt to certifikātu un likt uz CV, un tas ir viena vēl vairāk iespēja dabūt kādu labu darbu, kur ir jābūt komunikablam. Jo ja uz CV redz, ka tu esi piedalījies visādos pasākumos, organizējis, vadījis, rakstījis projektus, tas tik palīdz. Tas ir tik... Jā, Pat skolā tikt ir tik daudz vieglāk. Nu, protams, nav viegli. 9. klases skolā tas īsti nepalīdz, bet, piemēram, kad tu ej uz savu pirmo darba interviju, vai tur, piemēram, vasaras darbs vai kaut kas, un tu vari sniegt šos te certifikātus, apliecinājumus, ko tev, kā, piemēram, ja kāds zina, kas ir, pēkšņi aizmirst nosaukumu, certifikāts, ko tev iedod par kādā projektā piedalīšanos. Es neatceros. Es tieši nesen biju apmācībās, kur to stāstīju. Jā, to arī vairs pēkšņi neatceros. Labi, tas nav tik svarīgi. Labi, tas ir svarīgi, bet, jā, un dažādus apliecinājumus tu vari sniegt savam CV klāt. Kā arī, piemēram, kad ir ēnu dienas, un tur tev uzraksta certifikāts, ko tu arī vari sniegt klāt pie CV. Jo, es, piemēram, esmu bijis ēnu dienās, kas arī bija tieši saistībā ar talantu kalvi. Es nezinu, cik reizes jau esmu pieminējis talantu kalvi, bet talantu kalve ir vienkārši superīga vieta, kur uzzināt daudz ko jaunu, pavadīt forši laiku. Un Gan jau, ka arī iepazīt jaunus cilvēkus. noteikti. Es domāju, ka šis ir beigas. Varbūt tu vēlēs kaut ko pateikt. Nobeiguši kaut ko tādu, ar ko mēs varam nobeigt šo Ko mēs varam nobeigt? Jā. Jaunieši, rakstat projektus, tā ir tik laba iespēja pašam sevi izglītot, pašam sevi iepazīt vairāk un pašam saprast, ko tu tiešām vari izdarīt. Vai ne? Jā, nesēžat mājās, neiet tikai uz skolu, ne uz skolu ir jāiet, bet ne tikai skolā. Tā kā nāciet uz pasākumiem. Pat, ja tu esi dalībnieks, tas jau ir daudz. Jo īstenībā dalībniekus vajag piedalies brīvprātīgajā darbā tiešām, jo jaunība ir tas, kur tev vienkārši jāmauc. Un, kā saka, atpūtīsies. Jaunībā neatpūties. Atpūtīsies kapā. Ir tāds teiciens. Jā, jaunība tiešām ir svarīgākā daļa no dzīves. Jo tiešām skrien, dari. Tas ir tas laiks, kad tu esi jauns un es tagad izklausos pēc kaut kāda veca cilvēka. Nē,
jaunībā tiešām. Un atcerieties, klaiņojuši kaķi. Palīdziet viņiem. Labi. Paldies jums visiem! Atā! Čau!